Labdien un sveiciens visiem mūsu Baltika Agro cienītājiem, draugiem un atbalstītājiem. Šodien mēs esam Vidzemē, agrofirmā Lobe, un varbūt, ka tuvāk par to, kur mēs esam un ar ko nodarbojas agrofirma Lobe, pastāstīs Kristians. Jā, sveiki, kā jau minējām, atrodamies Vidzemē, tieši Ogres novadā, uz agrofirmas Lobe, vasaras kviešu lauka. Tātad īsumā par agrofirmu Lobe, tas ir lauksaimniecības uzņēmums, kurš pamatā apsaimnieko platības tieši Ogres novadā. Tātad uzņēmums audzē graudaugus un kādas citas tehniskās kultūras. Uzņēmums apsaimnieko te 4000 hektāru lauksaimniecības zemes. Uzņēmums strauji attīstās, meklē jaunas iespējas, kā attīstīties, kā arī ļoti strauji apgūst arī tieši aizaugušās platības, tās iekopjot un ievietojot lauksaimniecības apritē. Tātad uzņēmums saražo aptuveni 16 000 tonu produkcijas, no kuriem aptuveni ir 12–13 000 tonu ir graudaugi, aptuveni 3000 tonnas rapsis, kā arī 1000 tonu lauku pupas. Kristians, kā jau pieminēja, kad saimniecība attīstās, prasības un vēlmes aug, un varbūt tad izstāstīja, kas bija tas pa iemesls, kāpēc jūs tieši nonācāt pie šī te šobrīd paša jaunākā bogbāles minerālmēslu izkliedētāja. Tātad agrofirma Lobe pie šī te bogbāļa minerālmēslu kaisītāja nonāca, var teikt, tā pakāpeniskā ceļā. Nonācām galvenokārt pie šī te tieši bogbāļa kaisītāja dēļ tā, ka tas ir lielākais uzkurināmais šis te kaisītājs, kāds vispār pieejams lauksaimniecībā šobrīd ir. Un tieši šis te lielā ietilpība ir tā, kur uzņēmumi ļoti svarīgi ir, gan tieši ražības ziņā, gan arī ekonomiski, gan arī loģistisku jautājumu risināšanā. Jo, kā jau zinām, kad jo lielāks uzpildes ir iespējams, jo mazāk jāpieved minerālmēsli, ātrāk šis darbs tiek paveikts, kā arī ekonomiskāk ir kopēji šis te viss procesa darba. Un vēl gribētu pieminēt to, ka, Kristian, ja nemaldos, tad pavasarī jūs izmantojāt uzpildīšanai graudu pārkraušanas piekabi. Jā, izmantojām. Jā, cik es arī runāju ar jūsu speciālistiem, kad uzpildīšanas laiks bija mazāk kā 2 minūtes. Tas nozīmē, ka faktiski agregāts strādā nepārtraukti, un mēs arī tāpēc arī varam panākt to milzīgo darba ražību. Tieši tā. 300 līdz 350 hektāru maiņā. Jā, jo šo pavasari īpaši tika novērojami ļoti ievērojami pātrinājumi tieši minerālmēslu izkliedē, nekā citas gadus bijis, tieši dēļ šī te agregāta. Kristian, jautājums tāds. Šajā, kā teikt, no šī gada sākuma, sākot no pavasara, aptuveni cik hektārus jūs esat apstrādājuši šo te bogbāles jauno izkliedētāju un kādi varētu būt pirmie novērojumi? Tātad šo agregātu esam apstrādājuši te 2000 hektārus jau šajā pavasarī. Tad liekam novērojumi tiešām ir šis te darba ātrums, ražīgums, kā dažādi darba spēka, var teikt, ietaupījumi, jo šis te lielais, var teikt, darba tilpums un iespējas apstrādāt platības dienas laikā ir tikpat ātrs, ja ne pat ātrāks kā citiem konkurentiem, attiecīgi nodrošinot, kā jūs minējāt, jau nepārtrauktu un ļoti ražīgu darba dienu. Tātad, izmantojot šo esošo situāciju, kad esmu šeit uz lauka kopā ar Kristianu, un vēl arī laikam to, ka man tā pieredze ar konkrētiem minerālmēslu izkliedētājiem ir jau pilnus 30 gadus. Varbūt, Kristian, tev ir kāds jautājums, ko tu gribētu uzdot man? Tad droši ir viens jautājums. Droši vien daudziem klientiem, kur tās šo te bogbāli iegādāties, ir jautājums tieši par šo te salāgošanu traktoru, ar ko tas ir iespējams un varbūt cik tas ir vienkārši, jo tomēr daudziem, kuriem varbūt ir vecākas tehnikas vienības, tomēr šī jaunā modernā tehnika varbūt baida, bet ir jāuzzina to, ka patiesībā varbūt tas nav maz tik grūti. Jā, skaidrs. Tātad, jā, par tehnikas salāgošanu, konkrēti par minerālmēslu izkliedētāju, bogbāles salāgošanu ar citiem traktoriem. Bogbālei pastāv 2 vadības sistēmas. Viena ir izsabus vadības sistēma, un otra ir bogbāles jaunais touch dators, kas arī atkal ir savienojums ar tāpatās caur GPS vadības sistēmām ar visiem citiem pāriem traktoriem. Šajā gadījumā savietošana bija ārkārtīgi vienkārši, jo pat cik jūs iegādājaties
klāsta traktoru kopā ar mūsu minerālu mēslu izkliedētāju, kuri abi divi ir ISOBUS standarta agregāti. Tad savienošana nebija nekādas problēmas, jo klāsta Axion traktors ir apgādāts ar jauno S10 terminālu. Tā kā savietošana bija pavisam vienkārši jāiesprauž stepseles traktorā, un tālāk viss jau notiek no vadības termināla. Un gadījumā, ja traktoram nav ISOBUS vadības sistēmas, tad Bogbala piedāvā savu otru risinājumu, kas ir ar Bogbalas touch datoru, kas ir savienojams atkal jau ar GPS vadības sistēmu, kas nodrošina līdz pat 40 sekciju kontroli. Tad vēl viens jautājums ir attiecībā tieši ar šo te minerālu mēslu izkliedi. Attiecīgi agrofirma Lobe ļoti aktīvi sāk šo te augsnes agroķīmisko izpēti, lai tie varētu precīzi nodrošināt gan augsni, gan augu ar visu nepieciešamiem barības elementiem. Un jautājums ir par šī te agregātā šo te minerālu mēslu izkliedes daudzumu, kā iespējams to regulēt, varbūt kādi iespējami papildus agregāti vēl klāt, lai varētu apvienot šo te procesu un padarīt to pēc iespējas efektīvāku gan tieši ražas ziņā, gan arī ekonomiskajos aspektos. Skaidrs. Tātad, konkrēti šīs agregāts ir aprīkots ar absolūti ar visām maksimālām iespējām. Tā kā tiešām tas ir, šeit ir pilnīgi viss salikts, ko varējām izvēlēties. Sākot jau no pašas augšas, ir papildus augšējie tvertnes sieti, kas nodrošina, ja gadījumā minerālu mēsli ir gabalaini, tad tie sakalpušie gabali nenonāks tālāk uz apakšējiem sietiem un izkliedēšanas mehānismu. Tāpat tās izkliedētājs ir aprīkots ar dinamisko sekciju vadību, kas nodrošina līdz pat 40 sekcijām sekciju vadību. Tad ir disku piedziņa ir ar hidromotoru. Kristiān, es redzu, ka pagaidām jūsu saimniecībā vēl nestrādājat ar saucamo slāpekļa sensoru, bet arī slāpekļa sensors ir tieši savienojams ar šo te visu vadības sistēmu. Tāpat tās arī ieskaitot mainīgo mēslojumu devu ar lauka kartēm. Tātad vēl jautājums, kā jau minējāt, Bogbalas ir 30 gadus jau pieejams Latvijā. Tad šis ir ilgāks laika posms nekā es patiesībā šajā pasaulē bijis un piedzīvojis daudzus dažādus piedzīvojumus. Tad interesē, cik vispār Bogbāļi Latvijā kopumā, varbūt arī visā Baltijā, cik ir jau pārdoti un cik varbūt šobrīd jau laukiem strādā. Kristiān, tu trāpīji vienu jautājumu manai sirdī. Zini, lieta tāda, jā, tiešām Bogbāla Latvijā jau ir pilnas 30 gadus. Pirmo lietoto Bogbālu es pārdevu 91. gadā. Pagājušā gadsimtā. Un starp citu, Bogbālas izkliedētājs bija pilnīgi pirmā jaunā, Rietuma Eiropā ražotā lauksaimniecības mašīna, kas ienāca Latvijas tirgū kā tāda. Un pa šiem gadiem konkrēti cik daudz pārdots, man būs ļoti grūti to jautājumu atbildēt, bet par šiem 30 gadiem es teikšu tā, noteikti vairāk kā 1000 dažādi modeļi. Sākām mēs ar vienu disku izkliedētāju, kas tajā laikā tālajos gados, atceros kā šodien, maksāja 46 250 rubļi kopā ar visu PVN. Bet, tajā laikā tie bija tie laiki, šodien mēs esam nonākuši pie šodienas, pie šāda agregāta, kas ir jau pats lielākais pasaulē, uzkarināmais izkliedētājs. Tātad, Aigar, es tā skatos, ka visu intervijas laiku tev rokās ir kaut kāds interesants paskat disks, un tu vari pastāstīt par viņu sīkāk kaut ko. Tātad, šis disks, jā, es tiešām visu laiku turēju rokā, viņš pat silts ir. Šis disks ir viens no konkrētā izkliedētāja detaļām. Varbūt tur ātrumā tu pat nemaz nezinās, kur viņš atrodas, bet tas atrodas tieši virs izkliedēšanas mehānisma. Un tātad Bogbala ir aprīkota ar četrām izkliedēšanas sistēmām. Tātad pirmā atvere mums ir paredzēta, kad mēs kaisām gliemežu granulas, sējam zāli, timotiņu. Šis ir paredzēts aptuveni līdz 25 kg uz hektāru. Tad nākošā atvere mums ir paredzēta priekš minerālu mēslu mikrogranulām, aptuveni 65 kg minūtē iet cauri. Tālāk ir ceturtā atvere ir paredzēta priekš
minerālu mēslu izkliedēšanas priekš standarta daudzuma. Šeit mēs varam dabūt cauri apmēram 450 kg minūtē. Un visbeidzot, vispēdējā 4. atvere ir paredzēta ļoti lielām darba, pie ļoti liela darba platuma, piemēram, pie 36, pie 40 un 42 metriem. Ja mums ir jāizkaisa kaut vai 400 un 500 kg uz hektāru, tad mēs izmantojam šo te atveri, un šeit mēs varam dabūt cauri 650 kg minūtē. Tas nozīmē, ka vienu lielo maisu mēs minūtes laikā varam dabūt cauri. Tāpatās arī šī te atvere ir paredzēta kā viņš skatās, ekoloģiskās putnu granulas, putnu mēslu granulām. Tad mēs izmantojam šo te opciju. Tas vēl nav viss, ko es izstāstīju par šo te izkliedēšanas režīmu disku. Tāpatās arī bogbala ir aprīkota ar dažādu veidu izkliedēšanas lāpstiņām. Piemēram, jo konkrētais izkliedētājs strādā no 12 līdz 42 metriem. Tātad, ja mums ir darbs līdz 18 metriem, tad mēs izmantojam E2 lāpstiņas, tas ir no 12 līdz 18 metriem. Tālāk ir otrs režīms, ir līdz 24 metriem, mēs izmantojam E2 lāpstiņas, kas ir no 20 līdz 24. Tālāk ir no 28 līdz 36 metriem, ir trešā veida lāpstiņas, un ceturtā veida lāpstiņas ir līdz pat 42 metriem. Un tāpatās arī konkrētais izkliedētājs ir aprīkots ar dinamisko 40 sekciju vadību. Tas nozīmē, ka katrā pusē mēs varam mainīt gan darba platumu, gan arī izkliedēšanas normu. Tas ir sevišķi ļoti svarīgs, iespējams vēlāk, ja jūs sāksiet strādāt ar mainīgo mēslošanas devu, atkarībā no lauka mēslošanas kartēm, tad tas būs ļoti būtiski. Tāpatās arī, ko es agrāk pieminēju, izkliedētāja diski ir ar hidraulisko piedziņu, kas mums ļauj ekonomēt degvielu, jo, ja, izkliedētāja piedziņa notiek ar kardānu, tad attiecīgi traktoram motora apgriezieni ir augstāki, bet šajā gadījumā, ja ir izkliedēšanas piedziņa ir ar hidromotoru, līdz to mums ir traktors strādā ar mazākiem motora apgriezieniem un līdz to ir degvielas ekonomija. Kristian, varbūt tev ir vēl kāds jautājums, ko man uzdot? Pēc jūsu detalizētā izklāstījuma, godīgi sakot, jautājumu vairāk nav. Bet, ja mums agrofirmai Loba radīsies kādi jautājumi, noteikti jums sazināsimies, vai kādā citā veidā kontaktēsimies un centīsimies šo te veiksmīgo sadarbību turpināt. Paldies! Tad atliek vienkārši man novēlēt, lai jums laba raža, jo pareizo izvēli jūs esat jau izdarījuši. Varētu teikt tā, šobrīd tiešām ar Baltijā pirmo šo te lielāko izkliedētāju, un lai veicās! Nemazāk svarīgs faktors ir katra agregāta darba mūža ilgspējība. Tuvāk runājot par šo, bogbala ir ļoti padomājusi, lai agregāts būtu ļoti ērti kopjams, mazgājams. Ir speciālas atveres, kuri ērti mēs varam piekļūt, un lai mēs varētu izmazgot pilnīgi visas vietas. Tāpatās darba mūža ilgspējības garants ir īpašais bogbalas plastikāta pārklājums. Šeit man ir neliels paraudziņš. Šis paraugs ir pārklāts tieši ar bogbalas plastikāta pulveri. Un es tad parādīšu, kas notiek vai kas nenotiek, ja mēs šādu te paraudziņu pārlocam. Tad, ja šīs te būtu pārklāts ar, kaut vai ar automobīļu krāsu, tad šajā vietā neizbēgami būtu plaisas. Šajā gadījumā mēs neko tādu neredzam. Pārklājums ir ārkārtīgi izturīgs, elastīgs un darba ilgmūžīgs. Tātad mūsu komandu droši vien, kad klienti jau atpazīst jau no tālajiem 2000 gadiem, kad mēs visi sākām Kesko Agro un esam nonākuši līdz šodienai, kad mūsu piedāvājuma klāstā ir klāsa kombaini, klāsa traktori, Lemkena uzkada piekabināmā tehnika, Heos piekabināmā tehnika un visbeidzot arī bogbalas izkliedētāji. Un runājot par šodienas tēmu, tieši konkrētāk par bogbalas minerālu mēslu izkliedētājiem, kā jau es pieminēju iepriekš, bogbala Latvijas tirgu ir jau pilnus 30 gadus, un mūsu piedāvājuma sortimentā
ir, teiksim, izkliedētāji sākot jau no 1 tonnas ietilpību ar cenu sākot no 5000 eiro līdz pat šodien šeit redzamajam Bogbala M60V ar ietilpību 6000 kg un konkrētā agregāta cena ir 30 000 eiro. Un tātad tuvāku informāciju jūs varat iegūt mūsu mājaslapā vai Facebookā, vai tāpat zvanot mūsu reģionālajiem pārdevējiem. Teikšu paldies par uzmanību, lai visiem ražīgs gads!